to pašu video, kad mašīna taisa reģenerāciju, cilvēks uzreiz komentāru. Vispār TRV jānoparko, lai dara to mierīgi, lai dzināšu mūžu. Es jau godīgi nesapratu līdz galam, jo TRV, tas, kas ir bremžu sistēmā, ir angļu mašīna. Domu es sapratu, ka mašīnai reģenerācija jātaisa mierīgos apstākļos, stāvot uz vietas, lai paildzinātu viņas mūžu. Tā nav, to neizdomā es, to neizdomā auto, kas ražo autodiagnostikas, to izdomā pats BMW, Mercedes, Audi, Renault, vienalga kāda tā mašīna būtu. Kāpēc? Tāpēc, ka ražotājs izdomāja, ka reģenerācija mašīnai jātaisa parastos apstākļos, kad mašīna pārsvarā iziet ārā uz šoseju, viņa brauc aptuveni ar ātrumu 90 vai 120 km/h, un tad vislabākie apstākļi, lai taisītu reģenerāciju. Vispriekš tā ir no rūpnīcas izskaitīts. Ja jūs, pieņemsim, stāvēsiet uz vietas, jums darba temperatūra būs, pieņemsim, ne 500 grādi, a jums būs tikai 300, un tā reģenerācija var ilgt 30, 40 minūtes. Ja brauksiet pa trasi, jums tā reģenerācija var noiet 10 minūtēs. Visu šito var pārbaudīt ar diagnostiku no vienkārši veikals.lv.